Sveicināti! Esmu Amigo juniors Edvards, un šodien es lidošu. Jā, es lidošu. Es lidošu ar dronu. Un pašlaik es neteikšu, kur mēs atrodamies, lai jūs varētu rakstīt komentos un minēt, kur es atrodos. Un man dronu vadīt palīdzēs mans draugs Aleksis. Nu tad dodamies lidot. Šis ir Aleksis, kurš palīdzēs man apieties un vadīt dronu. Nu tad pirmais, ko darīsim, būs, viņš iemācīs salikt dronu. Izņemam visas detaļas ārā sākumā. Mums pagaidām ir uzlidojis ļoti augstu. Es nezinu, vai var to redzēt, bet ļoti augstu. Ceru, ka drons uzlidos tik augstu. Pagaid, man tik stāstīja, ka tieši šis drons var uzlidot 3 kilometrus uz augšu un 3 kilometrus uz sāniem. Bet skati šeit apkārt ir ļoti skaisti. Labāk un vieglāk uzņemt bildi, fotogrāfiju vai video? Jā, ļoti labs jautājums, Edvard. Principā ir tā, ka droši vien pats galvenais ir vieta un laiks. Jāizvēlās ir piemērot vietu, kur lidot, tātad apstākļi, apkārtne, nezinu, varbūt tās smuki dabas skati, nacionālie parki, drošas vietas, plašas, kur tu netraucē citiem. Dronus, manuprāt, dronam ir jābūt katram cilvēkam, ir jābūt pa droniņam, kaut vai maziņam, bet obligāti ar kameru, jo tas, ko tu ieraugi no tā putna lidojuma, ir kaut kas neaizmirstams. Un paldies, ka skatījāties šo video. Paga, neslēdz ārā. Es zinu, ka tu to vēlējies. Noklausies līdz galam. Paldies, ka skatījāties šo video. Un neaizmirstiet, ja jūs vēl neesat subscribojuši, tad subscribojiet. Un nospiediet to mazo zvaniņu tur lejā, lai dabūtu paziņojums, kad ir iznācis kāds mūsu jauns video. Un neaizmirstiet piesakot mums Instagram, Snapchat, kā arī nolaikot mūsu video, ja jums tas patika. Un ierakstiet komentos, ko nākošajā video varētu taisīt. Atā!